Uzturu principi, kaloriju balanss. Kaloriju balanss ir uzņemto kaloriju daudzums attiecībā pret patērēto kaloriju daudzumu, kas ir ieklausies kārtīgi, galvenā lieta, kas ietekmē tavu ķermeņa svaru. Ja tu uzņem tikpat daudz kaloriju, cik tu patērē, tos ķermeņa svars paliks nemainīgs. Ja tu uzņem vairāk kaloriju nekā tu patērē, tu pieņemsies svarā, jo vislaikās kalorijas tiks uzkrātas tavā ķermenī, bet ja tu uzņem mazāk kaloriju nekā tu patērē, tu zaudēsi svaru, jo tos ķermenis vērsīsies pie saviem uzkrājumiem pēc enerģijas. Īsumā sakot, kaloriju balanss ir pats svarīgākais uzturu princips tikai tāpēc, ka tas kontrolē tavu ķermeņa svaru. Ja tavu ķermeņa svars būs pārāk liels vai pārāk mazs, tu paaugstinās risku iegūt dažādas veselības problēmas. Tāpēc svara noturēšana veselīgā diapazonā ir galvenā lieta, ko tev uzturs var palīdzēt izdarīt. Un kas ir šis veselīgais svara diapazons? Parasti tas tiek noteikts ar ķermeņa masas indeksu, bet par cik tas neatšķir muskuļus no taukiem, tas bieži vien nav precīzs. Tā vietā ir ieteicams skatīties uz ķermeņa tauku līmeni. Vīriešiem tam vajadzētu būt 10 līdz 20%, bet sievietēm 18 līdz 28%. Protams, ja tu neiesi šo tauku līmeni izmērīt laboratorijā, tu nezināsi savu tauku līmeni procentuāli, tāpēc atliek tikai vadīties pēc vizuālā izskata. Ja tu redzi, ka tev nokrājas vēders un tev ir dubultzots, tad ir ļoti liela iespēja, ka tavs svars ir pārāk liels, bet ja tev izspiežas visi asinsvadi un tev vajag ir iekrituši, tad ir ļoti liela iespēja, ka tavs svars ir pārāk mazs. Par cik lielākā daļa cilvēku iekrīt pirmajā kategorijā un tikai ratais iekrīt otrajā, šis princips lielākoties attiecas uz cilvēkiem, kam ir salīdzinoši daudz liekā svara. Tu varēsi pilnīgi jebko, bet ja tu samazinās uzņemto kaloriju daudzumu un palielinās patērēto kaloriju daudzumu, tu spērsi vislielāko soli savas veselības uzlabošanā, vismaz uzturu ziņā. Protams, uzturu kvalitāte arī ir svarīga, bet ja tev ir pārāk augsts vai pārāk zems tauku līmenis, kaloriju balansa izmainīšana atstās vislielāko iespēju uz tavu veselību. Šo fenomenu ilustrē video redzamais amerikāņu profesors, kas pārtika tīri no saldumiem, bet samazinot uzņemto kaloriju daudzumu, viņš nometa svaru un uzlaboja savu veselību. Es nekādā gadījumā neiesaku tev šo diētu izmēģināt, taču mums ir jāatzīst, ka kaloriju balanss ir tik svarīgs veselībai, ka tas ir svarīgāks par visiem pārējiem uzturu principiem kopā. Īsumā sakot, ja tavs tauku līmenis ir pārāk augsts vai pārāk zems, tad pati pirmā lieta, kas tev ir jādara, lai padarītu savu uzturu veselīgāku, ir jāizmaina uzņemto kaloriju daudzums. Šis vislabāk strādā kopā ar ēdienu kvalitātes uzlabošanu, kas ir otrais uzturu princips. Tāpēc forši tev dienu, tiekamies nākamajā video par uzturu kvalitāti. Čau!